Kā jau es jums solīju, es jums gribēju pastāstīt, kā darbojas Latvijā šī melu detektora, ja poligrāfa eksperta krāpniecība, kuru pārstāv Uldis Miķelsons. Tā, sākums tam visam ir tāds, ka es ierados uz šo ekspertīzi, un man tika uzdot visādi dažādi jautājumi, un viena daļa no tiem neatspoguļojies šajā ekspertīzes video, lai gan viņš ir rakstīts tas dokumentos, ka šī ekspertīze ir pilnā apjomā veikta gan audio, gan video novērošanā, bet kāpēc es nevaru atrast to, ko mēs tur runājam. Es viņu nepamanu pārskatot šo video pēc viņa ieraksta, un arī no dokumentiem viņš viņu slēpj. Un tur ir tāda, es gribu pastāstīt vispār, kā darbojas šī sistēma, kā tāda. Tur būtībā apliek ap vēderi divas tādas, ja es pareizi atceros, tad divas tādas jostas, un viņi kontrolē, nevis kontrolē, bet mēr šo cilvēku elpošanu. Tad uz pirkstiem katrs tiek uzlikt tāda metāla speciāla tāda tā kā uzpirksteņa, kas mēr droši vien šo svīšanu no pirkstiem, tā varētu būt, nezinu. Un, jā, metāls kā tāds, viņš pats par sevi ir tāds, kas, teiksim, neelpo un rāda šo pret metālu, ja tu ilgi tur pirksts, viņš rāda šo svīšanu kā tādu, bet, tas tā. Un, kas vēl tur bija, un šīs pulss mērītais ap roku, un no kur man parasti ir tā kā pretreakcija ir, to kaut kāda nepatīk, sajūta ir, sevišķi tā, ka viņi saspiež. Un situācija ir tāda, ka viņi veicot pēc šo ekspertīzes tiem testiem visiem, kur šī aparatūra ir pieslēgta, Uldis Miķelsons noiet no datora, kur viņš vēro šos rādījumus, un uzdod pirmā jautājumu, kāpēc tu esi tik vienaldzīgs pret šo ekspertīzi? Es saku, tāpēc, ka es esmu bez vainas atnācis uz šo ekspertīzi. Un pēc tam viņš man uzdod uzreiz nākošo jautājumu. Kas tu gribi otrais braukt uz šo ekspertīzi? Arī tāds jautājums bija turpat tam uzreiz. Tas uzreiz tikko pēc to testa ir. Un ejot projām, viņš man uzdod jautājumu, ko tu darīsi pēc šīs ekspertīzes, ko es uzskatu to, ka tas ir mans tā kā personiskais dzīves, kas saka, jautājums vai kā viņu pareizāk nodefinēt, es pat īsti nezinu. Viņam nebūtu jāuzdod šāds jautājums. Otrs, viņš bija diezgan agresīvi noskaņots cilvēks, uzreiz no paša sākuma pamanot to varēja just, jo iekšēji viņš, es nezinu, viņš reāli, viņš tāds agresīvs bija, un viņš negribēja viņu tā īsti izpaust to, cik man pēc tam ienāca informācija, ka viņam vienkārši tāds raksturs ir. Bet, jā. Jebkurā gadījumā, manā skatījumā, šis nav neatkarīgs eksperts, jo neatkarīgam ekspertam jābūt ir tādam, tā kā, kā pareizāk teikt, viņam jābūt ir neitrālam. Viņam jābūt neitrālam, viņam jāizturas ir tāpat kā ikdienā pret savu ģimeni, tāpat viņam jāizturas pret šiem līdzcilvēkiem, ko viņš nedarīja. Un kas vēl tur tāds bija? Vienkārši man grūti atcerēties, jo tas ir kaut kādu labu laiciņu atpakaļ, ja būs turpat gads apkārt. Jā, un tad Uldis Miķels, bija šīs strīds par to visu. Un tad Uldis Miķelsons noliedz šos viņa izteikums, par ko viņš arī atsūtīja rakstiskā formā vēstuli. Tad pašā laikā arī viņš parakstījies uz to, ka viņš, teiksim tā, šo ekspertīzi sniegs godīgi un patiesi un ievēros visas likums, kas ir Latvijai. Tas ir, teiksim, to, ka viņš nevilto šo ekspertīzi. Manā gadījumā šī ekspertīze ir viltot, tikai tāpēc, ka viņi tiek izgraizīti, viņi tiek pauzēti, viņi tiek manipulēti, un manā skatījumā tas ir viltojums ir. Lai kā man to negribētos teikt,
to, ka, nu, teiksim tā, lai kā man to negribētos pieņemt, vai vēl kaut kā, ja, kā to pareizāk teikt. Šis ir viltojums no manas skatu punkta. Vai tas ir no jūsu skatu punkta, kā viltojums? Es nemācies teikt, ja, bet manā skatījumā tā ir ekspertīzes viltošana. Un, jā, viņš noliedz šos jautājumus. Tālāk, ko es izdaru? Es iesniedzu policijā šo disku, šo ierakstu ar prasību veikt ekspertīzi šim diskam, vai viņš nav manipulatīvs, jo es esmu 100% pārliecināts, ka ir. Tātad, es viņu rakstu iesniegumu policijas priekšniekam, par ko es arī jums pastāstīšu vēlāk par šīm gaitām apmēram, kas tur kā bija. Šo disku tur pamētēju šurpu turpu un aizsūtīju atpakaļ tur, kur man viņi sākotnēji noraidīja. Nezinu, vai šo izskatīs vai nē, bet pagaidām man liekas, ka neizskatīs, jo pat cik tur iesaistīts ir valsts iestādes ir, tad man galīgi negribas ticēt, ka viņi izskatīs, jo mēģinās piesakt savā veidā. Tā ir tā kā, tas varētu teikt, ka tāds tā kā bizness, lai no šiem cilvēkiem, teiksim tā, izslaukt arī naudu, jo šī ekspertīze maksā naudu. Šī gadījumā apmaksāja valsts, bet, lai piedzītu pēc tam, piemēram, ja atzīst pa vainīgu, tad viņi piedzēna no šo cilvēku. Un, protams, valstī nav izdevīgi pazaudēt, teiksim, to ieguldīto naudu, kas ir no valsts budžeta tērēt bezliederīgi, vai kā viņi teikt. Un viņš šī nauda ir jāatgūst, pareizi. Un izdevīgākais ir atzīt cilvēku par vainīgu. Lai viņi atzītu par vainīgu, tad ir, teiksim, tā, ja viņam neizdodas, teiksim, tā kaut kā ar šo cilvēku tā īsti manipulēt, tad viņam jānodarbojas ar šo pierādījumu viltošanu, ko viņš arī it kā sekmīgi un profesionāli darīsi, bet es pamanīju šīs kļūdas, es pamanīju to, ka iztrūks šis disks ķerās kaut kādās 3 vietās, un viņam ir jūtams tāds tā kā pārlieciens. Tad ir pirmā reize, ko es skatījos, es pareizi atceros, viņam bija tāds neliels pārlieciens. Un tāpat tam diskā ir tā manāms, ka es ieiet iekšā, tad es kaut kur pazūdu, neskapēc nedzirdu ne šo sarunu, neko tam līdzīgi, pēc tam es atgriežos pie šiem mēriekārtām, un pēc tam es pēc šīs mēriekārtas atkal tiek tā kā malā novilkts apmēram, tā kā es pats aiziet malā, un atkal tiek vai nopauzats, jeb skaņa noslēgt, es nemāku teikt. Bet kaut kas ar šo video īsti kārtībā nav. Un šo video mēģina slēpt gan tiesas, gan policija. Viņu mēģina reāli noslēpt. Es šo video esmu redzējis tikai pēc tiesas laikā. Tiesas laikā man viņu nerādīja. Viņu mēģināja tā kā slēpt apmēram. Manā skatījumā slēpt, lai no manas puses nebūtu šie liekie jautājumi un neierakstīt viņu, teiksim, tiesas audio ierakstus. Un tāpēc šo video tā īsti neizrādīja. Pēc tam es pieprasīju apelācijas tiesā šo disku pārbaudu. Man uzreiz pateica, ir noraidīts, nepaskaidrojot iemeslu. Vienkārši noraidīja. Tā darbojas šīs valsts sistēmas, šīs valsts iekārtas, jeb kā viņi tas bija valsts iestādes, kā viņas teikt. Es ļoti ceru, ka arī šī manā runātajā nav šie lamvārdi. Varbūt, ka ir kaut kādi netīši vārdi, bet, tīši es cenšos neizteikt, jo ir tāda situācija, ka pret mani, teiksim tā, ierosina visādas vēl papildu lietas, lai šīs viss nenonāk tā kā sabiedrībā, bet, jā, cik var klusēt, kā saka, un ir jāparāda, kas tajā valstī īsti notiek. Tā kā tā, jā. Galvenais ir cīnīties, jo es ticu tam, ka patiesība uzvarēs agrāk vai vēlāk. Un, jā, Uldi Miķelsson, tu saturies vienkārši, jo pret tevi ir ļoti daudz pierādījums, kas ir tavā pašā diskā. Un es ceru, ka tu neizspruks no šo sodu, ka tu zaudēsi savu amatu. Tā kā, gan jau tu saņemsi savu pelnīto sodu.